Sveiki! Šodien parunāsim par to, kā atgriezt pārmaksātos nodokļus. Spiežam pieslēgties ar, te spiežam piekrītu autentifikācijai, un es pieslēgšos ar Citadele banku. Un tā, kad mums pārmet atpakaļ uz mājaslapu, spiežam uz sākumu. Ja neesam sākuma, tad skatāmies sagatavot jauno dokumentu no veidlapas. Un te mēs tad izvēlamies 4. punktu no augšas – iedzīvotāju ienākumu un nodokļu dokumenti. Te mēs izvēlamies gada ienākumu deklarāciju. Un tad te mēs izvēlamies taksācijas gadu. Uz doto brīdi būs pieejams 14. 13. gads, bet no 1. marta būs pieejams arī 15. gads. Jā, 15. gads. Un tad arī vajadzēs izvēlēties 15. gadu. Tagad kā piemērs mēs iziesim cauri 14. gadam. Pirmajā laukā mēs izvēlamies, par kuru gadu mēs veicam to taksāciju. Dotajā variantā par 14. Tālāk tad mēs izvēlamies, vai mums ir brīvprātīga tā deklarācija jāizsniedz vai arī obligātā. Kā arī, ja mēs nezinām brīvprātīgi vai obligāti, augšā mēs varam apstīties, kur mums ir izcels, kā mums viņi iesniedz brīvprātīgi. Spiežam arī brīvprātīgi. Tātad pirmais punkts ir par medicīnas pakalpojumiem, var arī atgriezt daļiņu no naudas. Otrais mums ir pār ziedojumiem un dāvinājumiem. Trešais tad mums būs par pensijas fondiem un apdrošināšanas prēmijām. Un ceturtais ir, ja jums ir atvieglojumi, bet viņi netika izmantoti tur, kur jūs strādājāt. Līdz ar to, kā piemēram, mēs iziesim bez tā visa un atsevišķi pēc tam droši vien iziesim katru. Tātad atzīmēm tikai pašu pēdējo, spiežam turpināt un spiežam sagatavot manu deklarāciju. Visi, par lielam viņa ir sagatavota, mūsu deklarācija, un pat viss ir savadīts jau. Vienīgais, ko mēs darām, mēs aizējam uz apakšu, paskatāmies, kāda summa mums varētu būt, ja savadām visu vajadzīgo informāciju, tas ir e-pastiņš, telefona numurs un konta numuru. Swift kodu viņš ieliks automatiski pats. To jās parādīsim, kā viņš to izdarīs. Tad ievadam, un rekur viņš uzreiz pats automātā visu to izdaru. Savad to Swift kodu. Jā, šitais mums ir pārskaitājums, bet viņa var mainīties, to vajag saprast, ka tomēr sistēma it kā viņam nedarbojas ideāli, līdz ar to drusku tie cipari var atšķirties. Un tālāk mēs spiežam pārbaudīt un saglabāt. Un tad viņš ir izdarīts, man tie ir arī citas, un tad, ja viņi ir pārbaudīti un viss ir pareizi, mēs spiežam vienkārši iesniegt. Tad te mēs spiežam pirmreizējs dokumentus un iesniegt. Ar šito mēs pabeidzām deklarācijas iesniegšanu, un tagad tuvāk vasarai, kad kur māja beigās jūnija sākumā, mums to naudiņu pārskaitīs uz kontu. Tagad palika tikai abonēt kanālu, uzspiest laiku un dalīties ar šito video ar saviem draugiem, lai draugi arī ietaupa drusku naudas.